Tas ir C-klasē, jā, maziņš C-klasē. Viens no, man teiks, pieprasītākajiem vai pirktākajiem auto, ne? Nu, jā. Vecās versijas C-klasītas, nu tāds klasisks sedans. Nu. Klasisks sedans tieši tā, un izskats viņam ir līdzīgs E-klasē un līdzīgs S-klasē. Jā, viņi uztaisīja uz vienas bāzes tādu vienu formu, ko viņi tur S-klāse palielināta, C-ška maziņa. Nav viņš pati pilnīgs, bet viņš ir tiešām tāds akurāts aparāts, 19. gads. C180, viņam iekšā, nezinu, kāpēc bez tā 1.6 tas dzinējs, bet reālais patēriņš viņam ir tie 4-5 litri. Un nodoklis ir kaut kā 48 eiro, man liekas. Mazajiem jā, varētu būt. Tīri tā pilsētais vāģis, kas netērē neko, nodokļa nav, iet labi, nu, pilnīgi nav nevaina. Un, manuprāt, ļoti labi vadās. Jā, kā tieši kartings, nu tāds, kas ir, nu ne gluži kā kartings, bet, nu... Braucat ļoti patīkami. Jā, tu visu jūti, kur manevrēt, cik tālu, kas. Nu, salīdzinot, teiksim, ar kaut kādiem vāgiem, tur Audi vai Volkswagen, nu, šī te būs komfortāks, būs mīkstāks, viņš tāds ērtāks, nu, arī, nu, varbūt citiem patīk, citiem ne, šī te, nu, viņš ir tāds zolīdāks. Un te jau arī visi jā, te jau arī facelifts, 19. gads, viņam gan stūri atšķiras, gan tas ekrāns viņam ir lielais, jā, tur pavisam cits, gan visas spidometri un tā tālāk, visa tā sistēma viņam atšķiras. Nu, visas savienojamības droši vien arī ir iekšā, vai ne? Jā. Nu, pa cik tu šo tirgo? Šitais te stāv 18 900 eiro, bet tur uz vietas varam rodāt. Jā, cena arī ar reģistrāciju un garantēto apskati. Jā, viņš drīzumā brauks uz turieni, vēl nepaspējam, jauna tikko atvesta mašīna. Jā. Tā kā būs reģistrēta un būs jauna skata iziet. Cik viņam bija nobraukuma?